Lai Dievu visi teic, viņš visās vietu vietās. Spēj darīt, kad tam tik lielas augstas lietas. No mātes klēpja viņš, mūs dzīvus glabājis, un visu labu vēl, līdz šodien vēlējis. Lai visu mīļais Dievs dod prieku mūsu sirdīm, un kā par mieru vien mēs visu mūžu dzirdam. Lai paliek viņš pie mums, mūs sargā žēlīgi, lai mūs no ļauna glāb un nogriež nelaimīgi. Lai Tēvam pateicam no sirds, cik vien mēs varam, un Dēlam arī dzam, un Dievam svētam garam. Šos trīs, kas viens pats Dievs, lai slavē mūsu balss, tam nav sākumā, tam arī nebūs gals. Kungs, tavs vārds uz mūžiem debesīs, un audžu audzēm ticība tev. Jo kā līst lietus un sniegs krīt no debesīm, un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, uzplaucē to un diedzē, dod sēklu sējējiem un maizi ēdējiem, tā būs ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes un nenāk pie manis nepiepildīts, bet gan dara to, ko es esmu gribējis. Paveic to, kādēļ es to sūtīju. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Āmen. Diemžēl mūsos katrā ir kas tāds, ko par sevi negribētos stāstīt. Tumšs, slepens, slēpjams, aprūsējs, apelējs, nevienam nerādāms. Taču visu, kas mūsos, droši varam uzticēt Dievam. Viņš uzklausīs, pieņems, piedos un atlaidīs mūs vēl ar atvieglotām sirdīm. Lūksim klusu un personīgu lūkšanu šai brīdī par visu, kas jāatlaiž un jādod Dievam.
Lai vai kas slepens, slēpjams un nerādāms mūsos būtu iemitinājies, Dievs ir stiprāks par grēku un dvēseles vājumu un aicina uzticēties, piedod un atlaiž mūs stiprinot, ej, tavi grēki tev ir piedoti. Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā, klausīsimies Dieva vārdu. Pirmais lasījums ir no 37. salma. Neskaisties ļaundaru dēļ, neapskaud tos, kas dara netaisnību, jo to tie drīz vitīs kā stāds un kaltīs kā zaļa zāle. Paļaujies uz Kungu un dari labu, tad tu mitīsi zemē un ganīsies droši. Priecājies Kungā, un viņš dos, ko tava sirds vēlās. Atklāj Kungam savu ceļu, paļaujies uz viņu, un viņš darīs, kā gaismai, viņš liks tavai taisnībai aust un tavai tiesai, kā dienvidu spīdēt. Esi rimts Kungam un ilgojies pēc viņa. Nepūkojies, kad citim šķirās, kad padodās kādam kaltu viltu. Atlaid dusmas un atmet naidu, neskaisties, no tā tik ļauns. Gan ļaundari tiks iznīdēti, bet kas gaida Kungu, tas mantos zeme. Vēl drusku un ļaundaru nebūs, tu prasīsi, kur viņi, un viņu nav. Bet pazemīgie mantos zemi un baudīs mieru papilnam. Taisno glābiņš no Kunga, tas viņu patvērums posta laikā. Palīdz tiem Kungs un glābi no ļaundariem un pestī, jo tie tvēras pie viņa. Āmen. Otrais lasījums ir no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, 15. nodaļas. Varbūt kāds jautās, kā var mirušie augšām celties, kādā miesā viņi nāks. Bezprātīgais, ko tu sēji, tas netop dzīvs, pirms tas nemirst. Ko tu iesēji, nav tā miesā, kas būs, bet ir tikai sēkliņa, vai nu tas būtu labības grauds, vai kas cits. Bet Dievs piešķir tai miesu pēc savas gribas, dodot katrai sēklai tai piederīgo miesu. Tāpat arī mirušo augšām celšanās sēdz top iznīcībā, bet augšām cēlās neiznīcībā. Sēdz top negodā, bet augšām ceļās godībā. Sēdz top nespēkā, bet augšām ceļās spēkā. Sēta top dabīga miesa, bet augšām ceļās garīga miesa, jo kā ir dabīga miesa, ir arī garīgā miesa. Tā ir arī rakstīts. Pirmais cilvēks, Ādams, tāpa par dzīvu būtni, pēdējais Ādams tāpa par garu, kas dara dzīvu. Taču pirmais nav garīgais, bet dabīgais. Garīgais ir pēc tam. Pirmais cilvēks ir no zemes pīšļiem, otrs cilvēks no debesīm. Katrs ir šis cilvēks, kas no zemes, tādi paši ir tie cilvēki, kas no zemes. Kāds ir cilvēks, kas no debesīm, tādi paši būs tie cilvēki, kas no debesīm. Tāpat kā mēs valkājam zemes cilvēku izskatu, tā mēs arī valkāsim debes cilvēku izskatu. Brāļi, to es jums saku, Dieva valstību nevar iemantot miesa un asinis, tāpat kā iznīcīgais neiemanto neiznīcīgo. Amen, alleluja.
Dieva mīlošais tuvums, Jēzus Kristus stiprinājums un svētā gara iedrošinājums, lai jūs uzrunā šajā rītā caur vārdiem no Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļas, sākot ar 27. pantu. Bet jums, kas mani dzirdat, es saku, mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolāda, lūdziet par tiem, kas jūs apvaino. Kas tev sit pa vienu vaigu, tam pagriez arī otru. Un kas tev atņem virs drēbes, tam neliedz ņemt arī kreklu. Dod ikvienam, kas tevi lūdz, un neprasi atpakaļ savu mantu tam, kas to paņēmis. Un kā jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet viņiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Ja jūs atdarāt ar labu tiem, kas jums dara labu, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki dara tāpat. Ja jūs aizdodat tiem, no kuriem cerat atdabūt, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki aizdod grēciniekiem, lai saņemtu tikpat atpakaļ. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu un aizdodiet neraizēdamies, tad jūsu alga būs liela un jūs būsiet visu augstā dēli, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Topiet līdzcietīgi, kā jūsu tēvs ir līdzcietīgs. Netiesājiet, un jūs netiesās. Nesodiet, un jūs nesodīs. Piedodiet, un arī jums tiks piedots. Dodiet, un jums tiks dots. Pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī. Ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs. Āmen. Miera un mīlestības Dievs runā ar mums savu uzrunājošo vārdu, lai spējam šo laiku izdzīvot caur tavu spēku un drosmi izturēt. To lūdzam Pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šis laiks ir grūts mums visiem. Pēdējās dienas šķiet pat neciešami grūtas, uzdodot daudz jautājumu, prātam tiecoties argumentēt un sirdī nespējot noticēt notiekošajam. Arī mums mācītājiem tas ir grūts laiks. Stundām ilgi jālasa Dieva vārds un apcere, jāmeditē, jādomā un jāklausās arī ziņas, lai spētu pretendēt uz cerams pareizajiem vārdiem, ko jūs taču droši vien gaidāt. Un te šī rīta evaņģēlija lasījums ar tik daudziem darbības vārdiem situācijā, kad esam konfrontēti ar pilnīgi atžgārnām, nepārdomātām un šausminošām darbībām no pasaules lielvalstu vadītājiem. Nav šaubu, ka notiekošais mūs biedē. Ir pilnīgi normāli, ka tas raisa paniku. Un absolūti saprotami, ka dzen izmisumā un uzmāc depresīvas domas par to, kā dzīvosim un kā dzīvos mūsu bērni un viņu bērni. Mēs savīstam dūres, reizi pa reizei pavicinām tās televizoru vai datoru virzienā, protestā pagrozam galvu, ceļamies iet un atkal domājam, ko es varu darīt pasaules labā, savas draudzes un savas valsts labā, savas ģimenes, draugu un cilvēces arī savā labā. Ko es varu darīt? Un mēs atgriežamies lasīt evaņģēliju, kurā atrodam veselu virkni darbības vārdu, kas adresēti tieši mums, katram. Mīliet, dariet labu, svētījiet, lūdziet, pagrieziet otru vaigu, neliedziet ņemt,
dodiet, neprasiet atpakaļ, topiet līdzcietīgi, netiesājiet, nesodiet, piedodiet. Ko Jēzus ar to saka mums šodienas cilvēkiem? Man šķiet, ka tieši to pašu, ko sava laika sabiedrībai atlaist vaļā tās savilktās dūres, izslēgt televizoru. Tas ir pagriezties nost no tā, ko nespējam mainīt, un pagriezties uz to pusi, kurā varam ko darīt, iet, un darīt to, ko spējam, protam, un esam Dieva mīļi aicināti. Jēzus saka, mīliet. Šis noteikti ir viens no vēstures spilgtākajiem naida posmiem, kas izcēlies kā sākumā mazliet gruzdoša uguns, pakāpeniski pieņemoties spēkā par lielu ugunsgrēku, tālāk pieprasot no mums ikviena šausmināšanās un strīdu vietā mīlēt ikvienu, kam šis viss sāp. Mīlēt tos, kas nezin, kurā pusē stāvēt. Mīlēt arī tos, kas neko nesaprot un tāpēc nezin, ko runā. Mīlēt, jo tā mēs katrs sevi varam pasargāt no naida ugunsgrēka pārsviešanās uz sevi. Mūsu uzdevums ir stingri koncentrēties uz Jēzus darbības vārdu mīlēt. Jēzus saka, dariet labu. Laikā, kad darīt labu nav sociāla norma, bet gan drīzāk atdarīt pretī, iegriezt, izslēgt, atcelt, noraidīt un viss cits. Jēzus paliek pie klasiskām vērtībām. Dariet labu visiem. Un īpaši tiem, kas nedara labu, to vajag vairāk, visvairāk. Vajag redzēt, ka labais vēl joprojām ir aktuāls. Vajag piedzīvot, ka labais vēl ar vien vairo labu. Vajag zināt, ka labais ir augt un izdzīvot spējīgs. Dariet labu, jo tas ir grūti un tas ir viegli. Jēzus saka, svētījiet. Ak, kā nemīlētā pasaule ir izslāpus pēc svētībā uzliktām rokām, sirdīm un svētībā sūtītām domām. Kā tāds lietu aizmirsis dārs, kas kalst un nīkst, tā mēs cilvēci visbiežāk paši sev nemaz neapzinoties, ilgojamies tikt svētīti un saņemt svētības domas, vārdus un darbus sev spēcinājumam. Svētījiet ir kā sējiet sēklas visur, kur vien ejat. Visur, kur esat ar savu klātbūtni un vārdiem, kur vien jums kāds jāsatiek vai jāsagaida, svētījiet visu un visus ap sevi. Neskatoties, gluži kā sējējs no sava sieka, kur svētība kritīs. Jo pavisam liela iespēja, ka tā iekritīs kādā līdz pēdējam nomocītā dvēselē. Svētījiet ir kā Imanta Ziedoņa dziediet. Mēs latvieši nevaram bez dziedāšanas. Mums nevajadzētu arī varēt bez svētīšanas. Jo tikpat ļoti kā citiem, svētīšanu vajag mums pašiem. Tāpēc svētījiet visu, kas satraucošs, biedējošs, graujošs un sliktas prognozes vēstošs. Vairāk kā burju meistars savus trikus, svētīšana iespēja brīnumus. Jēzus saka, pagrieziet otru vaigu. Ne jau, lai ļautu atkal sev sist, bet lai otrais būtu grūtāk tev iegāzt pa muti. Tā ir izteikta Jēzus lietotā miermīlības pretošanās filozofija, kam sekojuši daudz pasaules viedie. Pagrieziet otru vaigu ļaunumam, atriebībai, meliem, liekulībai, slimīgai domāšanai un lipīgai zaglībai. Pagrieziet otru vaigu tam, kurš skatoties uz jums jūtas apdraudēts un nepagodināts. Pagrieziet otru vaigu tiem, kam jūsos varoties nepatīk atzīt,
ka jums ir taisnība, ka jūsos mīt patiesība un ka tā viņus iznīcina. Pagrieziet otru vaigu arī, lai redzētu vairāk kā tikai vienu viedokli. Pavisam iespējams, ka tas mainīs jūsu skatījumu uz visu. Jēzus saka, neliedziet ņemt. Ne jau visu Ukrainu, kad atņemta Krima. Ne jau visu Latviju, kad atņemta Abrene. Ne jau savu māju, kad atņemta dzimtene. Ne jau savu godu, kad atņemts vārds. Neliedziet ņemt to, bez kā jūs nezaudējat paši sevi. Neliedziet ņemt to, kas jūs neiznīcina. Nu, neliedziet ņemt savus sapņus tiem, kam tādu nekad varbūt nav bijis. Ja jūs savējos dalīsieties ar tiem, kas nepazīst ilgas, ja jūs sniegsiet tiem, kas tās nesaprot, un ja jūs iedvesmosiet tos, kas tik vien kā aplaupīt, atņemt un nozagt prot, varbūt jūs iemācīsiet kaut ko fundamentāli jaunu tiem, kas akli un kurli apkārt līdz šim staigājuši. Jēzus saka, dodiet. Kamēr vien jums ir, kamēr spējat dot, kamēr protat dot un kamēr došana dāvā jums pašiem prieku par to, ka esat vajadzīgi šai pasaulē, dodiet. Ja varbūt tikai tāpēc jums ir dots, ka jūs spējat dot. Varbūt tā ir dāvana, kādas pat miljoniem miljonāru šajā pasaulē nav. Došanas dāvana. Dodiet nebaidoties, kas man pašam par to tiks un cik man pašam paliks pāri. Jo tieši šorīt Jēzus skaidri piebilda pie došanas. Dodiet un jums tiks dots. Pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī. Ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs. Punkts. Jēzus saka, neprasiet atpakaļ. Nu, ja tā ir vienīgā pildspalva, ar kuru iedevāt otram parakstīt dokumentus, tad prasiet atpakaļ. Bet, ja zināt, ka mājās palika vēl citas pildspalvas, neprasiet atpakaļ. Neprasiet atpakaļ labos darbus. Es tevis labā tik daudz esmu darījis, bet ko tu man? Vai es tevis dēļ tik daudz esmu izcietis, bet kā tu pret mani? Neprasiet atpakaļ neko. Jo došana un darīšana ir mūsu uzdevums, par ko atskaiti mēs dodam Dievam, nevis cilvēkiem. Dievam, kas devis spēku, ierosmi un izturību dot, tam mums jādod atpakaļ, ne cilvēkiem. Jo caur mums ikvienu Dievs dod tiem, kam viņš redz, kas no mūsos snaudošā potenciāla visvairāk ir vajadzīgs. Tāpēc labāk neprasiet atpakaļ, lai paliek pie tiem, pie kā Dievs gabaliņu mūsu spēka, mīlestības un labo darbu nosūtīja. Mēs saņemsim no citas puses. Neprasiet atpakaļ, jo dzīvē viss ir līdzsvarā. Jēzus saka, topiet līdzcietīgi. Ja Jēzus izcēla šo darbības vārdu, tad tā aktualitāte ir nenovecojoša. No brīža, kopš ieslēdzam televizoru, līdz brīdim, kad aizveram datoru, visur liecinām par cilvēces notrulināšanos vienam pret otra sāpēm un traģēdijām. Pašlaik 30 vietās un valstīs pasaulē notiek militāri konflikti. 30. Mēs pat nespējam aptvert šausmas, kas notiek Ukrainā, Izrēlā un Gazā un citur, kur nu vēl visās 30 vietās, kur cieš, tiek ievainoti, atstāti bez mājām un nogalināti cilvēki. Mēs, kā bruņurupuči, reizēm ievelkam galvas, arī ausis un acis kaula ķermenī, lai nebūtu jāredz citu ciešanas un lai nebūtu jāziedo, kad lūdz. Līdzcietība nekad nav bijusi cilvēces stiprākā puse, bet ar neskaitāmajiem kariem šķiet mēs cenšamies vēl vairāk norobežot sevi no visa nežēlīgā, jo, cilvēciski var saprast, ka mums arī ir jāizdzīvo visā šajā neprāta murgā.
Taču Jēzus nepazīst izņēmumus un turpina. Topiet līdzcietīgi. Jēzus saka, netiesājiet. Kā lai netiesā, ka tiesu sistēma pasaulē zeļ un plauks tik spēcīgi, ka iesūkusies dziļi mūsu apziņā? Tas ir pirmais, par ko mēs domājam, kad mēs uz kādu paskatāmies. Mēs taču tiesājam viens otru, organizācijas, draudzes, tautas, valstis, domāšanu, stilu, manieres un visu, ko acis spēj tvert. Taču bez izņēmuma arī uz mums Jēzus runā vēl šo baldienu. Netiesājiet. Tikmēr mēs steidzamies iztiesāt savu viedokli, taisnību, domas, uzskatus un gaumi, pie tam daram to, kā latviski saka, uz visu bangu. Nē, mīļie, netiesājiet, saka Jēzus, stingri turoties pie bibliskās atziņas, ka ne mums tiesāt, bet Dievam. Jēzus saka, nesodiet. Te mums laikam iet viss sliktāk. Jo cilvēks arī soda visus un par visu, tāpat kā tiesā. Saraksts nav tikai garš, tas ir nebeidzams. Mēs esam gatavi sodīt ik uz soļa un šķiet apetīti rodas ēdot. Vēlme sodīt aug arvien lielāka. Mēs ietrenējam prātu piekasīties cilvēku norišu arī politisko notikumu un sociālo parādību īpatnībām un sodam pa labi un pa kreisi, līdz vairs nav nekā un neviena, kas paliktu mūsu nesodīts. Kaut gan, kā dzirdējām, sods pieder Dievam. Viņš noteikti ir sodīšanu nodarbojas krietni retāk nekā mēs, dižie pasaules soļi. Jēzus saka, piedodiet. Piedodiet, ko lūdzu? Piedot tam, kurš mani apvainoja, kurš mani pazemoja, aizskāra un nedeva pietiekamu godu, nemūžam nepiedošu. Mēs nozvēramies un pie savas solījuma arī reizēm turamies līdz mūža beigām. Un kad atmiņa pamazām sāk izbālēt, mēs vairs neatcerēsimies par ko. Tālāk turamies pie nepiedošanas tikpat stipri kā agrāk, jo princips paliek. Patiesībā neuzmācīga, taču stipra balss atgādina mums ikdienas. Piedodiet, un arī jums tiks piedots. To dzirdējām šorīt pat. Lieldienās varbūt tad mēs atcerēsimies, cik labi tomēr būtu piedotiem, kad augšām celtais kungs Kristus nāks un piedāvās mums sevi par piedošanas garantu. Bet līdz tam ir laiks. Labāk piedodiet jau laikus, negaidot vēl lieldienas. Noslēgumā dalīšos ar mātes Terēzes vārdiem, kas apvieno visu, ko es šodien mēģināju jums pateikt. Māte Terēze saka ļoti trāpīgi, un jūs varbūt jau esat viņas vārdus dzirdējuši. Ļaudis ir nesaprātīgi, neloģiski un pašcentrēti, bet mīli viņus tik un tā. Ja tu darīsi labu, cilvēki tevi vainos par savtīgiem, slēptiem nodomiem, bet dari labu tik un tā. Ja esi sekmīgs, tu iemanto neīstus draugus un īstus ienaidniekus, bet esi sekmīgs tik un tā. Labais, ko esi paveicis, tiks aizmirsts jau rīt, bet dari labu tik un tā. Godīgums un atklātība padara tevi ievainojamu, bet esi godīgs un atklāts tik un tā. Tas, ko tu cēli gadiem ilgi, var tikt sagrauts acu mirklī, bet turpini celt tik un tā. Cilvēkiem tiešām nepieciešama palīdzība, taču viņi var uzbrukt, ja tu viņiem palīdzēsi, bet palīdzi cilvēkiem tik un tā. Dod pasaulē labāko, kas tev ir, un par to tu saņemsi spērienu zobos, bet dod pasaulē labāko tik un tā. Āmen.
Mēs neesam vieni. Mēs dzīvojam Dieva pasaulē. Mēs ticam Dievam, kas radījis un rada, kas nācis Jēzū, vārds tapis miesa, lai izlīdzinātu un darītu pa jaunu, kas darbojas mūsos un citos caur garu. Mēs ticam Dievam. Mēs esam aicināti būt par baznīcu, līksmoties Dieva klātbūtnē, dzīvot ar cieņu pret radību, mīlēt un kalpot citiem, meklēt taisnību un pretoties ļaunumam, sludināt Jēzu krustā sisto un augšām celto, mūsu tiesnesi un cerību. Dzīvē, nāvē, dzīvē aiz nāves, Dievs ir ar mums. Mēs neesam vieni. Pateicība Dievam. Lūksim Dievu. Dievs, mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par vēl vienu brīnišķīgu iespēju, ka varam pielūgt Tevi, vienīgo patieso Dievu. Mēs pateicamies Tev, Dievs, par iespēju turpināt Jēzus iesākto kalpošanu uz zemes tik daudzos un dažādos veidos, bet vispirms jau pašiem ar sevi, kalpojot Tev un viens otram. Mēs pateicamies par baznīcu, kas būvēta uz Tava vārda pamata. Tā mūs aicina ne tikai lūgt un dziedāt slavas dziesmas un paklausīgi sēdēt solā, bet doties pasaulē, strādāt un kalpot, mācīties un pilnveidoties, piederēt Ciānas draudzei un pašiem ikvienam veidot baznīcu, kas atvērtām rokām svētī pasauli. Palīdzi, Kungs, mums vienmēr apzināties, ka cilvēki radīti, lai dzīvotu mūžībai, nevis tikai nākamajai dienai, kas sekos, lai darītu labu un mācītos Jēzus darbības vārdus. Svētī mūs, kas spējam šajā dzīvē iemācīties no Kristus tādu attieksmi, kas nemeklē savu labumu, bet kas lūko, kā pacelt kritušos. Kungs, dāvā mums viesmīlīgas dvēseles un atsaucīgas sirdis un rokas, kas atbild draudzības žestiem. Atver mūsu sirdis katrai vajadzībai pēc mīlestības, lai mēs vienmēr redzam un izjūtam, kam pietrūkst mūsu, lai dvēsele atplauktu Tev. Mēs lūdzam par Ukrainu, kur jau 3 gadi pagājuši zem raķetēm un lādiņiem, gruvešos un postā, zaudējumā un briesmās, un par spīti visam, kas notiek pasaulē, mēs apliecinām, ka ticam Ukrainas uzvarai. Mēs ticam Ukraiņu tautas spēkam un ticībai Tev. Mēs lūdzam arī par valstīm un vietām, kur karš ir skarbākā ikdienas īstenība. Žēlo, Kungs, pieskaries, palīdzi, apklusini un ienes mieru. Kungs, Tu esi mūs aicinājis uz dzīvi, būtībai, darbībai, radīšanai, sēšanai un par darbības vārdiem kļūšanai. Dāvā mums žēlastību, kā dzirdējām Jēzu sakām šorīt, mīlēt, darīt labu, svētīt, lūgt, pagriezt otru vaigu, neliegt, ņemt, dot, neprasīt atpakaļ, tapt līdzcietīgiem, netiesāt, nesodīt un piedot. Dāvā mums spēku, lai šos darbības vārdus iemiesojam savās dzīvēs, jo dienas jo vairāk, lai mums aizejot no šīs pasaules nebūtu pašiem par sevi kauns, ka nebijām un nedarījām. Un dāvā mums gudrību un sirds atvērtību, mīļais Dievs, lai ikdienu mēs piepildām Tevis uzticēto radīšanas darbu, lai nesam daudz kārtīgus augļus, kamēr dzīvojam, kamēr esam šai pasaulē, kamēr ir mūsu laiks un iespēja. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Āmen. Uz Dieva klintīm augstī celtā, stāv Kristus draudzes svētā pils. Tās torņi laistās tīrā zeltā, jumts spīd un mirdz kā debes zils. Tās sienas pēļu izrotātās, no dzīviem svētiem akmeņiem, ar sidrabu un zeltu klātās, no Dieva gaismās atvariem. Tur mazo bērniņu sauc vārdā, un jaunatnē dod liecību. Tur augstā mīlestības kārtā ved līgava izlīgavu. Tur slāpstošām un izsalkušām Dievs bagātīgu gaudu klāj, un dzīves cīņā nogurušām tur beidzot visi ceļi stāv. Tur gadu gaitā cilšu ciltis, no tuvienes un tālienes, kā zvaigžņu pulks, kā jūras smiltis, tam kungam pateicību mēs. Par pestīšanas mantu lielo, par žēlastības dāvanām. Un Dievs tas kungs tur katru mielo, ar garā baudām svētīgām.